1998. gads. Nu tā, te ir viens izcils mūsu Liepājas simfoniskā orķestra violnieks. Nu, lieliem talantiem un lieliem izcilniekiem gadās arī kādreiz paklupt, un te bija lielas ķibeles. Pat iesaistījās pilsētas doma tur risināšanā un tā, bet nu tā. Tas pats postskriptum. Joprojām 10. janvārs jau postskriptum notika decembrī iepriekšējā gadā, un joprojām ir atsauksmes un, jā, dažādas atsauksmes, bet tas bija tāds pasākums, kas vienmēr noslēdzās ar ļoti plašu gan pozitīvu, gan negatīvu kritiku. Postskriptum aiz noslēguma aizkulisēm. Lielās mūzikas balvas pasniegšana. Un par ugunskuriem. Ugunskurs nedrīkst aizmirst. Nu, janvārs jau ir mūsu ugunskuru laiks. Un Liepājā jau, protams, arī katru gadu 20. janvārī mēs dedzinājām ugunskurus. Joprojām postskriptum. Un postskriptum ir beidzies, vai būs arī nākošais, joprojām postskriptum. Tātad, cik laikraksti jau par to, un dažāda prese, tātad īpašs populārs notikums. Diemžēl mums bieži tieši kultūras ziņā, kultūras jomā daudz ko mēs nevaram atrisināt bez, es negribu teikt skandāliem, bet bez tādas savstarpējas saprašanās mēs muļļājamies un visādas nesaprašanās savstarpēji rodās. Un tāds periods bija arī tad, kad pirmai bērnu bibliotēkai bija jāatstāj savas telpas. Nu, tas bija saistīts Lielā ielā ar veselas ēkas atbrīvošanu. Un tad, kur tad būs tā bērnu biblioteka un kas ar to notiks, tur bija lielas peripētijas. Un tikai tāpēc, kad kultūras vadība neprata sarunāties ar iestādēm, vai to darīja aizmuguriski. Nu, protams, joprojām postskriptum. Nu, par gada liepājnieku, kas arī jau janvārī, gada liepājnieks un liepājniece bija tieši pilsētas dzimšanas dienā šis pasākums martā, bet janvārī jau mēs sākām gatavoties tātad. Te par dažādiem atsauksmes visādas. Bierants Ķuņķis bija mūsu slavenā dziedoņa pirmais diriģents. Un 36. gadā
sāk savu darbību dziedonis un arī Bierants Ģunķis. Un šajā gadā tieši dziedonim apritēja 70 gadi. Jā, Herberts Niedriņš, nevis Niedrīts. Tātad pūtēja orķestrs devies uz Parīzi. Tas arī bija tāds jauks orķestra ceļojums. Barikāžu dienas, protams. Nu tā. Kas šo cilvēku nepazīst? Vienīgais 22. dziesmu svētku virsdiriģents no Kurzemes – Jēkabs Ozoliņš. Nu, Jēkabs Liepājai ir pērle. Jā. Es domāju, ka par tādiem cilvēkiem mēs ļoti un daudz par maz savā laikā runājām. Par Valdi Vikmani. Lai arī liekas, ka tas ir pats par sevi saprotams, no Valdes Vikmanas Liepājai ir viss. Bet es domāju, ka tomēr vajadzēja vairāk. Gan šo cilvēku godināt, gan daudz lielāku sirsnību un vērību tādiem cilvēkiem jāpievērš. To pašu es saku par Jēkabu Ozoliņu. Nu tā, gatavošanās Zāļu diena tirgus laukumā. Biedrības nams nevis gatavo, bet organizēja toreiz Zāļu laukumā. Aicina biedrības nams, nu te ir viss kaut kāds barikāžu dienas. Un maziem bērniem mums bija tāda punktiņu skola, ko Ildze Laksdiņa vadīja. Un tur visā tādi jauki, skaisti darbiņi. Šurp visi, kas pogu piešūt māk. Tā. Titulu gada liepājnieks un gada liepājniece. Par svētkiem jādomā saulaicīgi. Runa ir protams, par dziesmu svētkiem. Un Baiba Kļava, kas tobrīd bija Domē kultūras nodaļas vadītāji. Vai 5. gads būs pēdējais, nu, te ir runa par pensionāru federācijas Liepājas apvienības priekšsēdētāju Arnoldu Upmali. Arnolds Upmalis Liepājā organizēja Kurzemes un Latvijas pensionāru sanākšanas konkursus, un tie bija ļoti populāri ar konkursiem un visu kaut ko, tā kā tie bija tādi interesanti. Nu tā, par gada liepājnieku un liepājnieci jau gatavojamies. Ķipars ievēl bantīti un šlipsīti.
Jā, mazā misiņa un misterītis. Arī tāda mums bija. Ja gribam likteni pārāk koriģēt, kāds mūs bremzē. Huberts Stankēvičs bija viens no ļoti nedaudziem cilvēkiem, kam dzimšanas diena bija 29. februārī. Un šeit kārtējā 29. februāra dzimšanas diena, kad sveicēja, protams, ir izstādes. Šis arī bija cilvēks ar humoru, labestīgu humoru. Šeit ir viens no Huberta darbiem, pianists 98. gadā, kas arī guva apbalvojumu, starptautisko apbalvojumu. Cilvēks var daudz, ja grib. Jā, šis cilvēks noteikti pie tā ir pieskaitāms. Meistars paliek. Meistars starptautiskajam fotomāksliniekam Hubertam Stankēvičam 70. Te ir arī viņa darbi, Imants Resens. Jā. Jānim Lādītim tā fotoaparātu kolekcija, tā ir izceļojusies pa Pusliepāju, jo tās vērtības bija lielas un tās bija pienācīgi jāuztur un jāsaglabā. Un vienmēr bija tā, ka tur, kur Lādītim ļāva un iedeva kādas telpas, tad pēc kāda īsa brīža viņam tās telpas bija jāatstāj. Un viena no tām vietām bija Ūķis, Rīgas ielā, un kārtējo reizi Ūķis bija jāatstāj. Un tad viņš pārcēlās uz Biedrības namu. Par Liepājas teātri arī tiek meklēta zelta atslēdziņa. Teātra direktori Maruta Pāvelsone. Šeit arī ir kāds no konfliktiem, kurā Maruta Pāvelsone saka, ka attīstītā sociālisma te vairs nebūs. Tāds virsraksts. Liepājas dzimšanas diena, un, protams, ka Liepājas centra galvenās ēkas, vecās galvenās ēkas. Graudielas stūris, no tā, protams, nekas vairs nav palicis pāri. Biedrības nams un vēl šī māja, municipālā policija. Liepāja bija skaista pilsēta. Huberts Stankēvičs sāk ar do. Kārtējā izstāde, kārtējais 29. februāris, tā vienmēr Hubertam bija izstāžu diena. Šeit izstādes atklāšana mūsu namā jau. Pasniedz atzinības rakstus labākajiem Liepājas fotomāksliniekiem.
Alfrēds Niedols, Pēters Jaunzems. Tie visi ir starptautiskie fotomeistari. Protams, pats Huberts Stankevičs saņēma apbalvojumu. Nu tā. Godināšana un pilsētas dzimšanas dienas balle. Tātad gada Liepājnieki, Benita Bitāne un Uldis Pīlēns. Un šeit ir jauni ievēlētā doma pilnā sastāvā. Liepājs svinēs savu kārtējo dzimšanas dienu. Estētikas un modeļu skola joprojām ļoti aktīvi strādā. Šeit bērnu dēļ kolektīvs Krustiņi. Olīta Laiviniete ar savu dēļ kolektīvu, Rucavietis gatavojās, protams, vienmēr viņi gatavojās dziesmu svētkiem, tas ir pats par sevi. Pa vidam ir koncerti un skates un viss, kas tā kā. Tas ir kolektīvs, kas bija gatavs jebkurā brīdī. Gada Liepājnieks. Andris Kristons un Valīs Zabe. Toreizējā cukuru fabrikas direktori. Un nu jau arī cukuru fabrikas vairāk nav. Tā kā. Tā. Gada Liepājnieki. Jā, Andris Kristons ir ārsts. Kā izrādās arī mūziķis. Jānis Lādītis. Bēniņu krāmu vācējs. Nu, protams, ka tas ir ar smaidiņu. Bet Jānis Lādītis arī bija viens no tiem cilvēkiem, kas prata novērtēt tādas vērtības. Un ļoti bieži daudz cilvēku to neprat novērtēt un izsviež bēniņos labākā gadījumā vai vēl kaut kur. Tad Jānis Lādītis saprat, kas tas ir un kas ar to jādara. Gada Liepājniece un Liepājnieks. Nu, šie cilvēki, tur viņi nebija. Nu, tie nebija gada Liepājnieki, bet viņi vienkārši rakstīja savus atsauksmes par šo pasākumu. Tā. Aivars Āķis, tas ir Latvijas fotomākslinieku savienības priekšsēdētājs. Liepājas fotoklubs ir pilsētas lepnums, bet, tas nebija pilsētas lepnums. Viņš bija visas Latvijas un Eiropas lepnums. Koris Aija, kas gatavojās Spānijai, un kā vienmēr Aija no visiem izbraukumiem atbrauc ar apbalvojumiem. Kaķi ar, protams, Liepājā.
ir. Valīs Zabe un Andris Kristons gada liepainieki, tā remontēs Latviešu biedrības nam lielo zāli. Šeit viss ir aprakstīts, un kā jau es stāstīju, kā uzsākās tas remonts. Tā viņš bija, jā. Par Leļu teātri. Jā. Leļu teātris un Rihards Belte apraksta, stāsta par savu Leļu teātri. Gatavošanās dziesmu svētkiem. Jā, maksimālisti Maruta Pāvelsona, ilgadēja Liepājas kultūras nodaļas vadītāja, pēc tam bija teātra direktore. Korim Līva 60. Tātad, kā jau es teicu, koris Līva sākotnēji bija kā skolotāja nama koris un skolotāju koris, kas piedalījās tieši skolotāju koru salidojumos un ilgadējais diriģents Valdis Vikmanis. Šeit jau ir Jēkabs Ozoliņš. Jā, Raimonds Pauls ar pie mums. Šoreiz gan viņš citā statusā. Jaunās partijas delegāts. Diezgan neparasti, bet tā ir. Jākļūst ekonomiski neatkarīgākiem no Krievijas. Jānis Lakstiņš to teica jau 98. gadā. Jā, Herberts Niedriņš ar pūtēju orķestri Francijā un saņem īpašu certifikātu tur. Liepājas kori gatavojas dziesmu svētkiem un žūrijas komisija, te ir Gvido Kokars. Katrā ziņā koru skates par reģioniem, kad notika. Tās bija tādas ļoti satraucoši mirkļi. Dziedonis savos 70. gados pēc Ķuņķa ilgus gadus bija slavenais Jānis Dreimans diriģents. Tā kā Dziedonim tie bija slavas gadi, korī bija pat 120 vīri. Lieldienu pasākumi Liepājā. Un kur te bez šūpolēm? Bibliotēka un teātrs neapvienosies, bet sadarbosies zem viena jumta, tātad kaut kāds risinājums tā kā iznāca, bet vispār pirmā bērnu bibliotēka ilgus laiku atradās tieši biedrības namā mūsu tur sekcijā. Par jauniem fotogrāfiem. Ar jauniem fotogrāfiem praktiski strādāja visi mūsu fotomākslinieki. Visi lielie fotomākslinieki. Lādītis, Kopštāls,
Pēters Jaunzemes, Huberts Stankēvičs, visi ar jauniem strādāja. Tā, Aija, Ungārijas kormākslas spīlēs. Aija bija viens no tiem kolektīviem, kas prata iepatikties skatītājiem ar savu dziedājumu, bet viņi arī prata atrast sev mecenātus, sponsorus, jo tajā laikā jau citādi tas nebija iespējams, bet Aija to prata. Vai Liepājā ir vajadzīga celulozes rūpnīca? 98. gadā bija tāds jautājums. Acīm redzot, nē, jo šo baldienu vēl tādas nav. Liepāja dzīvo pēc inerces, kultūras mērķa programmas joprojām nav. Jā, tā nu tas bija. Tā jau tas bija. Laba fotografija pie Latviešu biedrības nama sienām. Tātad fotostudija atkal. Pauls Putniņš, dramaturgs, radošā diskusijā ar savu senu paziņu Hubertu Stankēviču. Atkal kārtējās izstādes. Jā. Viens no fotomāksliniekiem Visvalds Atsteņš, aizputnieks, bet aktīvs fotomākslinieks. Marita Lūriņa, Operas klubs Renesans noslēdz sezonu, un arī, koriem un deju kolektīviem dalība dziesmu svētkos ir pat pa sevi saprotam. Tad ilgus gadus dziesmu svētkos piedalās arī mūsu kursa un visas lietišķās mākslas studijas. Zītars, Dzintars, Kamolītis, Svastika. Tā kā tie ir svētki visai lietišķai mākslai. Rolands Ozols. Par svētkiem. Visa dzīve vienos svētkos Brīvdabas baznīcā zem Mežaparka debesu kupola. Jā, Mežaparka estrādei tai vienmēr ir bijusi īpaša aura, un tiešām tas ir kā tā atrodas zem tāda debesu kupola. Kārtējais estētikas un modeļu skolas izlaidums ar skatēm, ar modeļu demonstrāciju. Te lūk viens no mūsu Liepājas dārgakmeņiem, Valdis Vikmanis. Pie saviem lauka akmeņiem. Viņš vienmēr arī teica, ka visi akmeņi runā. Un viņš saprata akmeņu valodu, un viņš bieži sarunājās ar akmeņiem, un savā īpašumā viņš
arī bieži ar tiem kontaktējās. Zenta Bērtiņa, kora Līvas ilgadējā dalībniece, un arī Otaņķos etnografiskajā ansamblī vadīja ansambli. Un praktiski visu mūžu ir pavadīts ar dziesmu. Jaunie pūtēji par dejotājiem, kas ir vienmēr gatavi dejot. Jā, vidusī starp teātra mīlestību un uzņēmēju darbību. Daina Kandēvica ilgus gadus bija metalurga tautas teātra režisora. Tad, kad metalurgā varbūt tāda amatieru kolektīva darbība it kā beidzās, kolektīvs pārnāca uz Latviešu biedrības namu, bet viņa vienlaicīgi arī sāk strādāt kā uzņēmēja. Arī tas Dainai nav svešs. Jāņa pilsētā, vajag vai nē? Manuprāt, nesaprotams jautājums, bet, noteikti vajag, respektīvi. Tā tad jauna specialitāte muzikas koledžā, šeit Lotārs Džeriņš pie ērģelēm un ar savu audzēkni, tātad pat līdz ar šo ērģeļu uzstādīšanu biedrības namā, muzikas koledžā pat jauna specialitāte radās. Un Tautas partija nodibināta Liepājas reģiona nodaļa. Tāda. Nodibināta Tautas partijas Liepājas reģiona nodaļa. Tas viss notika biedrības namā. Šī ir daļa. Tūlīt būs turpinājums. Simona Rolava. Simona Rolava ir ļoti aktīvs cilvēks. Simona Rolava, protams, bija ilgus gadus Pūtvējiņu vadītāja direktora un bija arī kādu laiku, ilgu laiku, Latviešu biedrības nama direktora, bet es viņas priekšā noliedzu galvu, tāpēc, ka viņa padarīja to lielo darbu un Latviešu biedrības namā atgriezās otrā lustra. Simona, paldies tev! Dziesmu svētki, dziesmu svētki. Dziesmu svētki, dziesmu svētki. Valda Vikmaņa atmiņas un pārdomas par dziesmu svētkiem. Jā. Valdim Vikmanim bija ko pārdomāt un ko atcerēties par dziesmu svētkiem. Arī liepājniekiem ticis laureātu gods. Jā. Tā bija. Valdes Vikmanas mūžs kopā ar dziesmu svētkiem. Jā, tas ir Liepājas dārgakmenis. Par dejotājiem dziesmu svētkos.
Dziesma ir izskanējusi, taču kādam tas joprojām ir vienaldzīgs fakts. Diemžēl tā ir. Un es pat zinu to kādu. Tā. Nu, jā, dziesmu svētkos izstādes dažādākās. Un kā jau es teicu, kārtējais apraksts par mūsu lietišķās mākslas studijām. Nu, tas ir Rīgā gājiens, nu, te tā fotogrāfija ir Liepājas rajona, bet viens no tādiem dziesmu svētku skaistākiem punktiem un emocionālākiem iespaidiem tieši ir gājiens pa Rīgas ielām vai uz stadionu, vai no Brīvības pieminekļa, no dažādām vietām tur bija. Tad, kad visa Rīga sveica dziesmu svētku dalībniekus, tas bija ļoti jauki. Cilvēks nedēļas centrā Jēkabs Ozoliņš, lielo dziesmu svētku virsdiriģents. Jā, skaisti. Jēkabs saka, svētki bija fantastiski. Jēkabs teica, ka tad, kad nostājās lielā kopkora priekšā, tad no tiem tūkstošiem nākot tāda enerģija, kā to nevar pat izteikt. Tautai vajag izpriecu, Graudielas svētki, Līgo svētki, Plūdmales svētki, jā. Mēs un mūsu dziesmu svētki plusi un mīnusi. Protams, lai cik jauki svētki un lai cik kas, diemžēl, būs arī kāds mīnusiņš, un par tiem ir jārunā, lai pēc iespējas to izskaust. Būs Graznāko restaurēto automašīnu izstāde. Jā. Fotomākslinieks ogo. Jā. Kam nepatīk ogot? Visiem patīk. Kārtējo reizi šaha festivāls jeb Rokāde biedrības namā. Nākošā mūsu tiešām arī leģenda Marta Mūrniece, kas ilgus gadus bija Liepājas kultūras nodaļas vadītāja. Ļoti sirsnīgs, jauks cilvēks. Karogiem vējā un lietu nav ilgs mūžs, jā, protams, un it sevišķi tām 3 ēkām, kuras pirmās pacēla karogu Latvijas, tās zināja, ka reizi mēnesī noteikti karogs jānomaina. Tā, biedrības nama Tautas teātra režisora Ināra Kalnarāja un metalurg, bet tad jau arī biedrības namā Daina Kandēvica režisore. Un abi teātri viesojās Norvēģijā.
Atvaļinātie virsnieks stāst par NATO. Te ir toreizējais aizsardzības ministrs Ģirds Kristovskis un NATO virsnieki, kā sakārtot Latvijas armiju. Cilvēkiem jāstāst patiesība, to saka Andris Šķēle, kārtējā sanāksmē biedrības namā. Tie paši ģenerāļi, NATO ģenerāļi, senioru vai pensionāru, toreiz skaitījās pensionāru klubiņš, Rudens Smaids, kārtējo reizi namā pēc sarīkojuma. Jāgaida priekšnieks, kuram patīk kultūra. Jā. Bija tāds Liepājas kultūras fonda un Latviešu biedrības nama mākslinieciskā padome rīkoja sarunu par kultūras dzīves procesiem pilsētā. Skarbi secinājumi bija jādzird, ka Liepājā nav tāda priekšnieka, kam patīk kultūra. Tā, es tam piekrītu. Jā. Un te tas priekšnieks, tie priekšnieki, acīm redzami. Jā. Sandra Okuņeva, ilgadēja Tautas teātra dalībniece. Kārt par Liepājas problēmām. Mēs balsosim par Tautas partiju, 14. saraksts. Jā, tā bija. Līdzšķās mākslas studijas kursa vadītāja jau pēc pumpuriem Ilma un Edmunds Rubeņi. Un viņi, aizdrāvušies, es domāju, ka tas nav pat īstais vārds. Viņi ar truškopību, viņi ar trušiem cēlās un gūlās. Tas bija viņiem, tāda aizraušanās, ka to pat tā nevar izteikt. Puteļu orķestrs dodas uz Spāniju. Valsts svētki 18. novembris solās būt skanīgi. Un te biedrības namā ir putni un visādi vēl tur. Šeit Ilma un Edmunds Rubeņi ar saviem trusīšiem. Mēs visi uzticamies Tautas partijai. Un te ir visi, Tautas partijas saraksts droši vien. Par vēlēšanām. Protams, Oktoberfest Vācijā zināms ļoti. Liepājnieki atgriezušies no Spānijas.
sieviešu koris. Jā, un būs konkurss par Latviešu biedrības nama Tautas mākslas un kultūras centra direktora amatu. Tā. Tautas partija biedrības namā gan rīko balli, gan biedrības namā rīko agro izstādi Liepāja 98, un Tautas partijas līderi Liepājā daudz muzicē. Puteju orķestrs Spānijā. Jā, viens no metalurga teātra, viens no ilgadējiem aktieriem, Aivars Zuzāns, par viņa devumu un tiešām ilgadējs aktieris. Mēs esam uzvarējuši. Mēs, tā ir Tautas partija. Caur laikam ar dejsoli Olita Laiviniec ar saviem un par saviem visu paudžu rucavieši sadancojieties. Jā. Tautas deju kolektīvam Rucavietis 45, un Rucavietis ir gatavs dejot rekātē lietu vai vējā, vai vienalga kur, kā jau jauni cilvēki, viņi ir gatavi dejot visur. Miķelis Golds un Golta gleznas Latviešu biedrības namā. Tautas teātris svin saviem aktieriem jubilejas. Kārtējā Irīnas Tīras foto izstāde, gada tirgus Agro 98. Jā, biedrības namam 63 gadi. Mēs svinējām savam namiņam dzimšanas dienu oktobrī. Vienmēr, jo mēs mīlējām. Saeimas deputāta krēslā Guntis Dambergs. Nekomentēšu. Tautas partija uzvaras torti apēd Liepājā. Un te var redzēt lielo torti un būs, tad tūlīt redzēsim. Andrs Šķēle griež šo milzonīgo torti. Un tas viss notiek Latviešu biedrības namā. Vētra pārbaudīt, cik stipri, cik sagatavoti esam. Te par Liepājas teātri izsaka savu viedokli direktori Marta Pāvelsone. Irēna Krūma. Nekomentēšu. Jā, fotogrāfs un gleznotājs Visvalds Akstiņš. Mūsu fotostudijas dalībnieks.
cilvēks, kurš nosargāja teātra muzikālās tradīcijas. Ādals Reinbergs, un te ir viņa teātra orķestris. Divu mākslinieku jubilejas izstāde. Nikolais Brīvlauks un Visvalds Actiņš. Brīvlauks un Actiņš otrādi. Jā, un katram fotogrāfam, mākslas fotogrāfam tiešām var runāt par rokrakstiem. Katrs saskat to kadru citādāku, cits kaut kādus īpašus punktiņus un īpašu kaut ko. Katram ir savs rokraksts. Kārtējā muzikālā ceturtdiena Renāta Sviriņa. Un šī tāpat izstāde. Liepājā uzstājas Krievijas un ASV estrādes zvaigžņu dubultnieki. Ja godīgi, neatceros, kas tur bija un kas tas pa koncertu, neatceros. 11. novembris, Liepājas latgaliešu biedrība. Biedrības namā bija arī latgaļu biedrība, kura darbojās, tā kā viņi to uzskatīja. Viņiem bija diezgan plaša latgaļu bibliotēka un viņi interesanti darbojās. Tautas frontes 10 gadu jubilejas pasākums. Un šeit ir Olavs Gultmanis, Jānis Birskops, Sandra Šeniņ, Teodors Eniņš, Rihards Rubīns. Pie tautfrontiešu 10 gadus tortes. Kā pirms 10 gadiem plecu pie pleca. Tautas frontes koncerts. Svēta koncerts bērniem. Lietuvas fotomākslinieki ļoti sadarbojās ar mūsu fotostudiju. Tā kā tur tie dāvinājumi bija savstarpēji. Ļoti. Pensionāri raksta. Sirsnīgs paldies Latviešu biedrības namam un visam kolektīvam par skaisto Latvijas gada dienai veltīto koncertu. Pensionāri vienmēr bija mīļi gaidīt cilvēku mūsu namā. Tā, Irīna Tīra ar mazdēlu Miku Fominu. Un jau pirmās kopīgās izstādes. Jā, par karogiem. Liepājas rajona kultūras nodaļas vadītāja Ilga Skābarde. Jā, jāmāk saskatīt kultūras un ekonomikas saistību. Jā, protams. Aija. Šeit Aija atgriezusies no Itālijas.
protams, ar kārtējiem lauriem. No Romas atbrauc ar bronzu. Joprojām Roma. Visi ceļi ved uz Romu. Jā, taisnība. Kā jau es teicu, seniori bija arī mājražotāji, kas biedrības namā ļoti bieži ciemojās, un viņiem bija tāda iespēja pārdot savus pašdarinājumus. Galvenokārt, kā šeit redzams, zeķu kalni un cimdu kalni un dažādi adījumi, viss kaut kas. Viņiem tas bija ļoti svarīgi, taču kaut kāds atspaids. Joprojām Aija ceļo pa Itāliju, un joprojām viss ceļi ved uz Romu. Haralds Sīmans spēlē biedrības namā. Uz ērģelēm, protams, ērģelēm. Aktīvi namā darbojās arī etnografiskais ansamblis Saknes. Jā. Tā nu ir. Dziesmu pavadieni sasaista sirdis. Šie ir aizputnieki, ansamblis Piesaules dalībnieki labprāt nofotografējās uz savu novadnieka Visvalža actiņa gleznotā aizputes fona. Bet kā jau es teicu, ka namā pulcējās seniori, pensionāri no Kurzemes un Latvijas tieši sadziedāšanās, sadejošanās un dažādi citādi jautru un jauku laiku pavadīšanu. Uz lielo sadziedāšanos aicina pensionārus. Un izstādi, kurā varēja iegādāties, nopirkt dažādas adījumus un visu kaut ko. Kurzemnieku sadziedāšanās svētki. Direktors vēl nav. Sirdī rožu laukums. Nu, tie, kas mēs bijām rožu laukumā, Tirdzniecības nama Kurzeme direktors Haralds Everts, veikala šautru direktore Velta Burmeistare, Vinifreds Kraučs, tāpēc, ka viņš bieži bija centrā, Liepājas pedagoģijas akadēmijas rektors Kārlis Dobelis un Vita Rozenberga. Mēs nu tagad stāstam, kas tad tas rožu laukums, nu, tas ir un bija vienmēr Liepājas sirds. Nu tā, tas ir viens no īslaicīgākiem biedrības nama direktoriem.
Kaut tikai reizē ar netīro ūdeni neizlejam arī bērnu. Dace Grundmann, Metluru kultūras pils direktori, izsaka savu viedokli par jauno direktoru. Jā. Mākslas studijai kurs 40 gadi. Audējs, čakls kā vienmēr, mazliet no vēstures un viss par kursas darbību un izstādēm. Fotostudija un titulētākais pilsētas fotogrāfs svin jubileju. Protams, ka tas ir Hubers Stankēvičs. Fotomākslas lielie svētki, studijai 40, jā, ir tāda lieta. Ziemassvētku balle. Bet šeit bija viena, laikam pat retajām reizēm, kad šeit uz šo vakaru pulcējās rajona padomes un rajonu pašvaldību pārstāvi. Tā kā te rajons bija. Postskriptum kārtējo reizi atkal parādījies, vēlreiz par svecīšu vakariem. Viedoklis. Jāņa Lādieša fotomuzejs jaunās telpās. Beidzot, tas ir biedrības namā. Otrajā stāvā daudz pie iekārtošanas, respektīvi pie remontēšanas un telpu sakārtošanas. Toreiz Valdis Rašmans finansiāli daudz līdzēja. Renesans un Orfejs Latviešu biedrības namā, tātad dziedātāji Ivonas Šakalas vadībā. Tautas partijai intelektuālākā frakcija Saeimā. Fotomāksla atkal gatavojas izstādēji, Lietišķās mākslas studijas kursa 40 gadu izstāde, tā jau bija muzejā. Svētku karuselis, domāts jaungada svētku notikumi Rožlaukumā. Pašvaldības, kā svin svētkus. Jaunais direktors. Ziemassvētku ballē vienmēr daudz jautrības. Tur, tas tam tā ka būtu jābūt. Tiek rīkot ikgadēja tāda pieņemšana bija kultūras darbiniekiem. Tāda bija. Nezinu, kas tas tāds bija. Iepazīsimies ar pašvaldības jaunajiem kadriem. Tātad pēc šajā ēkā strādājošie darbinieki mainās ne jau katru dienu, bet tomēr bieži. Svētki un skatlogi.
Nu, man liekas, ka kādreiz skatlogiem pievērst daudz lielāku uzmanību, un bija tirdzniecības iestādēm noteikti bija savs noformētājs, bet, ar laiku jau viss mainās. Un tagad skatlogu mums praktiski pat nav. Tā 98. gads, tātad nobeigums, un tātad tas bija tīģergads. Un tīģergada izredzētie veiksminieks Kirovs Lipmans, Zigrīda Rusiņa, Zigrīdas Rusiņas balansēšana, Jāņa Lakziņa rokāda, spītniece Vita Rozenberga, nepakļāvīgais Andris Kristons un pretrunīgā Maruta Pāvelsone. Jā, mums katram savs novērtējums, tā tas bija. Es ļoti cienu gudrus cilvēkus. Bet nekad nepadošos iedomīgiem un lētiem cilvēkiem. Es varu pateikt vienu. Es to ļoti negribu, bet vēl. Viss melnāko cilvēku pasaulē. Nevienam es to nenovēlu. Tā ir Irēna Krūma. Dievs piedod man, lūdzu. Ja viņa tagad ar tevi parunātos, vai cik tu esi labs un cik tu esi pareizs un cik tu esi, eņģelis tu esi. Diez vai viņi paspētu iziet pa manām durvīm un pirmo, ko satikt. Kāds tas Werners? Viņš ir, gatavais tāds un šitāds, ne viņš ko var, ne viņš ko dara, ne viņš ko runā. Werner, kad es pirmo reizi ar tos es domāju, es ko? Tik melnu cilvēku es neesmu satikusi nekur, un Dievs man pasargā no tā. Un man ļoti žēl, es nezinu. Bet viņu neskāpēc ilgi neatšifrēja. Es Uldim Saskam teicu tik reizes. Un tas, ka viņa tā, beidzot, nekur nekas, visur tā kā aiziet, un pat Liepājā nepaliek, ka viņi aiziet no Liepājas. Jo, atšifrēja.
Jā, bet, lai viņai labi klājas, es citu neko nevaru pateikt.